Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 10. nedēļas lasījums. Otrdiena. 10 izsalkuši brāļi. Ja tavā Bībelē ir arī kartes, tad aicinu ar pirkstu tajās parādīt 400 kilometru garo ceļu, kuru Jāzepa brāļi mēroja, dodoties no Hebronas Kanānā uz Ēģipti. Ieklausies, kādēļ viņi to darīja? Pievēršot skatu Kanānas zemē, mēs ieraugām Jāzepa ģimeni. Viņi ir noguruši un noraizējušies. Viņu vēderi rūc aiz bada, un lopi ir pavisam novājējuši, jo bads ir sasniedzis arī viņus. Tad Jēkabu sasniedza brīnišķīga vēsts. Dievs kaut kādā veidā ļāva viņam uzzināt, ka Ēģiptē ir iespējams iegādāties graudus. Ko Jēkabs izdarīja? Izlasīsim 1. Mūzes 42. nodaļas 2. pantu. Redziet, es esmu dzirdējis, ka Ēģiptē ir labība. Noejiet turp un pērciet mums to, lai mēs varētu palikt dzīvi un mums nebūtu jāmirst. Ēģipte? Doties uz Ēģipti? Brāļi iespējams nodrabēja, atceroties, ka ir pārdevuši Jāzepu tirgotājiem, kuri devās uz šo zemi. Vai viņš joprojām ir tur? Brāļi iespējams domāja. Viņi nezināja, ka Dievs Ēģiptē ir darbojies pārsteidzošā veidā, nodrošinot tautu ar pārtiku. Viņi nezināja par faraona sapņiem un to, ka Jāzeps Ēģiptē nu ir pārvaldnieks un labības pāraugs. Viņi zināja tikai to, ka ir jātiek pie graudiem un ka bez tiem viņu ģimene ies bojā. Tā nu 10 izsalkušie brāļi apsagloja ēzeļus un devās uz dienvidiem, uz Ēģipti, atstājot savu jaunāko brāli Benjamīnu mājās pie vecā tēva Jēkaba. Viņi ceļoja pāri pakalniem un smilšainajam tuksnesim līdz pat Ēģiptei. Romiešiem 11. nodaļas 34. pantā ir teikts: kas gan ir izpratis Dieva prātu? Jēkaba brāļi nezināja, ko Dievs dara, un mēs arī nevienmēr zinām, bet mēs vienmēr varam paļauties, ka viņš zina, ko dara. Dievs varēja vienkārši sūtīt Ēģiptei lietu. Viņš varēja dot sapņus kādam no saviem uzticīgajiem ļaudīm Kanānā, bet Dievs izvēlējās darboties caur Jāzepu bezdievīgā valstī, lai daudzi cilvēki varētu uzzināt par patieso Dievu un to, cik ļoti viņš visus mīl. Tā kā mūsu mīlošais Dievs vēlas, lai ikvienam būtu iespēja viņu iepazīt, viņš dažreiz dara kaut ko, ko mēs iespējams nesaprotam, bet mēs vienmēr varam paļauties, ka visam, ko viņš dara, ir labs iemesls. Padomā un pastāsti. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums?
Kā tu jūties zinot, ka Dievs ir tik gudrs un ka viņam vienmēr ir ļoti labs iemesls tam, ko viņš dara? Kā tu domā, vai Jāzepa brāļi to jau ir iemācījušies? Kāpēc jā vai kāpēc nē? Tagad ir pienācis laiks atmiņas panta dziesmai. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. 1. Timotejam 2, 3, 4. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. 1. Timotejam 2, 3, 4. Laiks lūgšanām. Izmantojiet pirkstus padomā par 5 sev pazīstamiem cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Jēzu. Lūdzot par katru, noliec pa pirkstam.